ir? Nešpikojam, ja? Katrs par sevi, ja? Neesam skolā. Jā, tātad atceramies. Pirmais aromāts ir, un tad ir garšas kārtības, un pēc garša. Te jau dažiem ļoti labi iet, vai ne? Es domāju, ka daži jau tūlīt būs atminējuši. Būs tikai jāskatās, cik pareizi. Bet kas ir alu galvenais? Atminēt pareizi vai lai labi garšo? Kā ir pareizi? Labāk reiks. Oi, bet tevi man patika labi garšo. Tieši tā alum ir svarīgi, lai labi garšo. Jā, dāmas, malači, kungi, neatpaliek. Jā, ir visas iespējas pēc stundas atnākt aklajos alu degustācijas testos, izmēģināt savas spējas, atpazīt alu šķirnes. Tā kā neviens neko nav nokavējis. Katrs par sevi. Parasti saku, tas, kas ir pirmais, liekas vispareizākais, to arī vajag likt iekšā. Vismaz mana pieredze rāda. Citādi sāk domāt viens vai otrs vai trešais. Atbildes būs pēc 8. Drīz, ja? Ātrāk. Līdz ko aptuveni pēc 10 minūtēm varēs droši atnākt un uzzināt, tad kādi ir jūsu rezultāti. Neaizmirstam uzrakstīt savu vārdu, citādi mēs nezināsim, kurš ir kurš. Jūs droši, ja negribās nekur iet, var atpūtināt sevi, paliekot sēžot līdz tam brīdim, kamēr tiks paziņoti rezultāti. Droši var palikt, ja negribās staigāt 10 minūtes, var palikt sēžot. Un pēc 10 minūtēm mēs uzzināsim, kurš tev ir uzvarētājs. Ejam, šies. Tas priekšā reizjau nāk.